Labvakar! Katru gadu notiek kas tāds, ko vēro teju vai visa valsts. Īpaši kaislībām seko līdz vīrieši, bet arī sievietes neatpaliek. Kaislīgas hokeja fanus mēs sastapām kādā banketā ar hokejam atbilstošu ledus bāru. Vecrīgas vidū restorāna Kaļķu vārti augšējā stāvā kopš šī pavasara manām eleganta pasaule, miers un skaistums. Bet tā pagrabstāvu pārņēma īsts emociju trakums kaislīgu hokeja fanu veidolā. Hokejs jāskatās labā draugu kompānijā. Tas nu ir skaidrs. Tādēļ šodienas spēli mēs esam sanākuši kopā ar saviem tuvākajiem draugiem un sadarbības partneriem. Draugu kompānija ir vajadzīga, bet man tieši Latvijas-Zviedrijas spēle sanāca skatīties vienam pašam. Un tā bija vienkārši pēc tam nākamā stunda pēc spēles, kas bija kopā ar draugiem jāsazvanās, un tas viss ir jāpārunā. Piedaloties spēļu kaislībās, ļaudīm tīk gan pamieloties, gan nobaudīt kādu dzērienu. Šajā reizē kā pārsteigums bija ledus bārs. Tas piesaistīja lielu uzmanību. Secinam, lai izbaudītu hokeju, vajadzīga kompānija kā dzēriens, bet ne tikai. Televizoram ir jābūt noteikti un pēc iespējas lielam, lai var visas detaļas pamanīt. Man tagad no tā hokeja vajag dzirdēt gan šo gudro komentētāju teikto, jo viņi tiešām ir ļoti zinoši cilvēki, vārds Ābols, piemēram. Un tad es izjūtu to baudu. Atmosfēra rodas tad, ja viņi spēlē ar azartu, tad arī līdzjutējiem atmosfēra rodas. Tomēr hokeju varot baudīt arī citādi. Teiktu par rādio ļoti labi, kā es, teiksim, iztēlu vairāk darbojās mašīnā, klausies par rādio un tad apmēram iztēlojos, kā notiek spēle, bet arī pēc televizora, protams, labāk. Tad skatieties spēles TV ekrānos un turiet īkšķus par saviem favorītiem. Hokeja spēļu starplaikos ir jāizkustas. Laiks doties uz dārzu un uzsākt plānveidīgu dārzu iekārtošanas darbus. Paldies! Ciemojoties pie dārznieka Anša Ādažos, uzzinām dažus tīri praktiskus un noderīgus padomus. Pavasarī, lai dobas ar vasaras augiem neizskatītos kailas un pelēkas, par tām jāparūpējas jau rudenī. Ansis savā piemājas dārzā sastādījis daudzus pavasara puķu sīpolus. Tie sasprausti rožu, rododendru un citās ilgadējo augu dobēs. Arī apkārt augošām priedēm 1 metra rādījusā sastādīti sīpoliņi. Šobrīd tie saplaukuši košās krāsās priecē mājas saimniekus. Ja ir lieli koki teritorijā, skaisti ap koku, piemēram, metra rādījusā, es nezinu, ik pa 5 centimetriņiem saliekam krokusiņu, sniegpulkstenīšus, kaut ko tādu. Pie viena koka ir, man liekas, ka 200-250, paciņā, man liekas, 250 gabaliņu, un tos arī mēs likām ap vienu koku. Lai šāds skaistums rotātu dārzu, Ancim un ģimenei rudenī nācās krietni pasvīst. Dobēs tika sastādīti 7000 sīpoliņu. Ja mēs nopirksim 10 un iestādīsim ik pa pusmetram, nu tad tur nekā nebūs, drīzāk tas būs defekts nekā efekts, jo mums jau vajag, lai ir kaut kāda krāsas masa. Iegūt košas krāsas savā dārzā ne tikai vasarā, bet arī agrā pavasarī bija saimnieka galvenais mērķis. Piemēram, krokus uzzied marta beigās, aprīļa sākumā. Tie nozied, tulpes turpat iznāk. Nozied. Tad mēs kaut kādu mēnesi, pusotru, varbūt pat 2 varam panākt krāšņu un krāsainu efektu. Iepazīstot Anša virtuozos manevrus dārzā, uzdaramies kādam interesantam objektam, no kuras skan bērnu klaigas. Ziņkāri uzvar kautrību un mēs dodamies iepazīt jaunatklāto namiņu. Izrādās, pašu spēkiem ir iespējams uzbūvēt praktisku un ērtu bērnu rotaļu laukumu. Ļoti elementārs risinājums ir stabi un vītolu tāds paklājs saucamais apvilkts apkārt, smilts apakšā gan ir ģeotekstils, lai tā smilts nesajaucās un lai viņai nevar izrakties līdz ķīnai un viss. Tātad uz ģeotekstila saber smiltis, apkārt apliek vītolu paklāju un izveido laukumiņu sev tīkamā formā. Sienās izgriež arī lodziņus. Bērnu laukumam dārzu plānojot vienmēr jābūt pārskatāmam, jā, jo kas zina, ko viņi te dara. Cep kūkas brauc ar mašīnīti vai šūpojas. Bērni laimīgi par valstību, kurā pieaugušie nejaucas. Savukārt māmiņas un tēti priecīgi, ka mantiņas nav izmātātas pa visu dārzu. Mazie lolojumi pasargāti no vēja un ziņkārīgiem kaimiņiem spēļu valstībā. Ja pierasts, ka spēļu valstībā ar lellēm un princešu tēmu aizraujas mazas meitenes, tad nesen Leļu muzejā pie leļu darināšanas labdarības akcijas ietvaros ķērās kupls pulks pieaugušo. Te nāca ģimenes ar ģimenēm, tēvs, māte, abi bērni, un sākumā tie bērni, tā nīga, un tas vīrs, kas droši vien arī bija ar varu atvilkts, arī, tā nevisai, bet kad viņi visi redzēja gala rezultātu, ko viņi paši ir uztaisījuši, super. Vīriešiem darinot lēles katram bija savs funktieris. Man ir melnā princese. Politkorektā, varbūt, teiksim tā. Daži saka, ka viņi ir austrumu tipa, kaut kāda 1001 nakts, bet man viņi izskatās diezgan moderni. Tas nav princeses tēls, drīzāk tā ir tāda
vakar glēju. Puikas veidoja lēles pēc savas saprašanas. Savukārt pieaugušām sievietēm ir pilnīgi skaidrs, kādām jābūt princesēm. Princes tas ir viss skaistākais, kas meitene grib būt. Viņa grib sev kronīti, viņa grib sev smukas kristāla kurpītes, viņa grib kļūt par princesi kaut kādā veidā. Skaistās lēles, neskatoties uz piņķerīgo procesu, bija tapušas raiti. Šīs jaukās gaisīgās princesītes, kuras man liekas ir vienkārši fantastisks, viņas tapa 5 stundu laikā. Tas, man liekas, ir ļoti ātri. Gan neprofesionāļi veidotās krepapīra lēles, gan pieredzējuši leļu mākslinieku pārsteidzošās un greznās lēles līdz māja vidum ir iegādājums leļu muzejā, bet visi iegūtā naudiņa tiks ziedota labdarības mērķiem. Lai arī jums nezustu spēlēšanās, prieks piedalieties mūsu konkursā. Konkursa jautājums mūsu mājaslapā. Tiekamies pēc nedēļas. Atā!